Sveiki, vasarī! Jūs esat kanālā Ezīšu ģimenes stāsti, un tas ir mūsu pirmais video, kur mēs gribētu jums parādīt to, ko mēs esam izdomājuši izdarīt. Tātad mēs esam izdomājuši uzaudzēt vai izdiedzēt pistāciju riekstu koku. Tātad mēs esam nopirkuši, teiksim tā, svaigas pistācijas, un mūsu uzdevums ir tagad nolaupīt viņas visas, Emma, ja? Tā ir mūsu meita Emma, vecākā meita. Tātad mūsu uzdevums ir tīri viņus nolaupīt no ārpusējās čaulas, un pēc tam izstāstīšu, ko mēs darīsim tālāk. Kāds šeit balts, redzi? Tas varbūt ir neizdīgs. Ja? Tā laupam nost. Laupam. Mums vajag vairāk, jo mēs negribam pazaudēt neko. Mums vēl ļoti daudz, jo mēs nopirkām veselu puskilogramu. Es jums izstāstīšu tālāk, kas ir jādara, bet šajā momentā mums viņus būs jānomazgā siltā ūdenī. Un pēc tam parādīšu, ko mēs darīsim tālāk. Ja? Pēc tam mums varbūt būs pistāciju koki. Par pistāciju kokiem es jums varu vēlāk pastāstīt atsevišķajā video. Bet esmu daudz ko paskatījies, un ja kādam liekas, ka pistācijas koks nevar augt tur, kur ir bargas ziemas, viņš nobeigsies, tad tas tā nav. Viņš var izziemot -30 grādos. Vienīgā problēma ir tā, ka vasarai jābūt karstai. Nu kā karstai, nu ne karstai, bet siltai vasarai jābūt. Teiksim tā, pa 20 grādi. Un vēl viens, kas ir ļoti labi, pistāciju kokiem nevajag ļoti mitru, teiksim tā, augsni. Tādēļ nevajadzētu bēdāties par to, ja vairākas nedēļas nav bijis lietus, un nevajadzēs skriet un laistīt viņas. Nu, tagad mūsu uzdevums ir salaupīt, cik pēc iespējas vairāk varam, jo savādāk mums viņa nobeigsies, ja mēs viņus atstāsim. Ir tāds vēsāks. Ne vēsāks, silts ūdens. Viņš vajadzīgs silts ūdens, lai mēs varētu iemērt tās pistācijas un apmazgāt. Protams, var izmazgāt pistācijas, krieviski sakot, margancovkā, lai nobeigtās visas baktērijas vai kas tur uz viņām. Bet mēs to nedarīsim. Es domāju, ka
labas pistācijas. Tur nav nekādu. Viss gana. Tā. Turpinam, ja? Tā, tagad mēs viņas iemērcam siltā ūdenī un atmazgājam. Jā, Elza, mēs dzirdējām te. Pagaidi druskiņi, mēs te mazgājam pistācijas. Ok? Pistācijas. Elza, davai rokas noklāstīsim. Tā. Kāpēc tu izslēdz ūdeni? Mums vajag vēstuli. Tā, mēs esam ieslēguši apmēram ķermeņa temperatūras ūdens. Un mūsu uzdevums viņas ir noskalot. Izskalot kārtīgi. No visiem grūšiem. Tam bija jābūt sietiņām kaut kur mēs varam noviet. Vai arī nevajag, nevajag. Jo sietiņš jau visu musuri paņem. Mums nevajag, tā. Atstājam mēs ūdenī. Tā es jums, lai jūs labāk redzēt. Tā, vai? Tātad izmazgājam kārtīgi siltā ūdenī un nākošais uzdevums ir sagatavot bļodas un salvetes. Kur mūsu bļodas? Paņemsim divas bļodas. Paņemsim vienādas bļodas, ne? Un tev jāatplēš tādas salvetes gabaliņi. Atplēš salvetes gabaliņus. Nē, tev vajag viņus salocīt kārtīgi. Tā, vai? Jāpārmūs, ka tā, vai? Tā, vai? Un tad viņa mums ir jāsamitrina tā salvetē. Ja? Tad mitrinām mēs viņu nestīpri, proti. Un mums varētu šito remedēm izmantot, ne? Un tagad mēs liekam tās pistācijas tādā veidā, salvetē. Tā, ja pamēģināt iekšā, tā izmēsā viņas, ja, mitrā salvetē. Nu, liekties droši. Un otrajā. Tagad pagaidi vajag izmētāt viņas tā, vai nav, jo mums vajag apsekt viņas ar mitru salveti. Nu, re, salikuši tādos šķīvīšos mitras salvetes, liksim pa virsu salveti atkal. Liekam pa virsu salveti. Tad salokam. Jā, tā, re. Tā, re. Tādā veidā. Samitrinam. Un liksim uz palodzes kaut kur uz nedēļu. Ja? Nu, viņam ir jāizdikst. Jāsadikst. Tātad, nu, re. Ir sagatavots, liekam uz palodzes un gaidam, kad mums izdīgs pirmās pistāciju saknes. Tad, nu, re, sanāca mums neliels video ar tevi, Jāme. Un, ja kādam patika, ceļam pirkstu gaisā, ja? Un, protams, pierakstamies.
Liels paldies un visu labu!